Jūs noteikti arī būsiet dzirdējuši tādu terminu kā Sorosa stipendijāts, un ir cilvēki, kas to piesauc pēc tam, domājot ar to kādas sazvērestības konspirācijas teorijas. Nu, ir arī cilvēki, kas pat tik tiešām varētu arī saukt sev reāli par Sorosa stipendijātiem, jo viņi ar šo fondu ir arī saņēmuši kaut kādus grantus, bijuši mācīties un tā tālāk un tā joprojām. Bet jau pieminētais Gruzijas prezidents, manuprāt, ir ļoti spilgts piemērs tam, kā varbūt arī Soros ar savu naudu šur tur darbojās. Un vai tas ir labi vai slikti, ne mans spriest, bet fakts ir visai interesants, jo visa šī rožu revolūcija, kad pie varas nāca Mihails Saakašvili Gruzijā, būtībā jau bija arī ar Soros naudu uzturēta un viss šī organizācija, kas atbalstīja šo rožu revolūciju un gāja ielās un mītiņos un demonstrācijās, bija, varētu teikt, tā kā tāds Gruzijas Sorosa fonda atzars. Ja mēs runājam par Gruziju, tad šajās dienās ir interesantas jaunas ziņas, nebūtu nepārāk patīkams Gruzijai. Eiropas Savienības speciālā komisija savā ziņojumā ir nākus klajā ar secinājumu, ka Dienvidosetijā šo te 5 dienu ilgušo karu pērn, pirmā un vainīgā, un tātad šo karu uzsākus ir Gruzija, bet Krievija šo karu ir eskalējusi un vēl tālāk. Tātad abas puses ir līdzvērtīgi vainīgas, bet Gruzija ir bijusi tā, kas ir šo karu sākusi. Tas ir jauns pavērsiens. Un, protams, šai komisijai nebija pieejama izlūkdienas ziņojumi, viņi vadījās tikai pēc tā, kas viņiem ir pieejams. Ja būtu vairāk informācijas, sazina, kas viss būtu bijis arī patiesībā. Tāpat laikā Eiropas Savienības līderiem adresētā kopīgā vēstulē vairāki ļoti prominenti Eiropas politiķi, tiesa gan jāsaka bijušie, Čehijas bijušais prezidents Vāclavs Havels, Lietuvas bijušie, jāsaka, līderi Vlads Adamkus un Vitauds Landsbergis ir uzrakstījuši vēstuli, un šajā vēstulē teikuši, ka ne tik svarīgi ir tas, ko izšāva pirmais šo lodi, bet ir svarīgi tas, kura valsts kurā bija iebrukusi. Tad varbūt tāda mazliet demagoģiskas riedēšanās, bet viņi, par ko viņi vairāk šajā savā vēstulē runā, par to, ka viņu prāt šobrīd tiek būvēts jauns Berlīnas mūris, ja tā drīkstētu teikt, tikai šoreiz pāri Grūzijas teritorijai. Par Grūziju vairāk nākamajā sižetā. Gadu pēc īsā Gruzijas un Krievijas kara abas puses joprojām dzīvo savstarpēja aizdomīguma ēnā. Krievu karaspēkam atbalstot šķeltnieciskos sabiedrotos Dienvidosetijā, kara darbībā bojā gāja simtiem cilvēku, smagus postījumus cieta infrastruktūra. Pašreizējo stāvokli robežjoslā karaspēka reālo atvilkšanu uzrauga Eiropas Savienības novērotāji, kuru misiju apgrūtina liegums šķērsot Dienvidosetijas un Abhāzijas robežas. Kopš Krievija nobloķēja ANO misiju Grūzijā un bloķēja EDSO misijas pastāvēšanu, Eiropas Savienības misija palikusi vienīgā starptautiskā klātbūtne Grūzijā. Imperiskā domāšana gan Kremlī, gan daļā Krievijas sabiedrības mūs pārliecināja, ka agresija var atkārtoties. Un šādos apstākļos Eiropas Savienības novērotāja klātbūtne bija un ir būtiska. Eiropas Savienība izvietojusi 200 novērotāju, kuru vērīga darbība puses attura no liekas ieroču uzvadzināšanas. Saņemot apsūdzību, ka Grūzija pošoties sākt militāru operāciju, ka Grūzīnu karavīri vai policisti veicot provokācijas, tiklīdz ka izplatīts apgalvojums starptautiskos medijos, tā novērotāji atbild, ka viņi visu kontrolē un no Grūzijas puses nekādas darbības nav novērotas. Ja viņu šeit nebūtu, es pieļauju, ka būtu notikušas jauna provokācijas, varbūt jauna agresija. Tāpat kā kara politiskās sekas, turpinās arī tā iespējas tūkstošu iedzīvotāju ikdienā. Caravani apmetni Tbilisī pievārtē, kur mīt Dienvidosetijas bēgļi un Gruzijā mājokli zaudējušie daļēji finansē Eiropas Savienība. Taču cerības drīzāk atgriezties māju plaupa neviena konflikts ar Krieviju. Karš kādreizējās rožu revolūcijas eiforijas vietā uzkurinājis opozīcijas kustību pret prezidentu Saakašvili, apsūdzot viņu kļūdainā vadībā, izlemjot karot pret Krieviju un Dienvidosetiju. Tiek pieprasītas arī ārkārtas vēlēšanas. Kad daļa opozīcijas pieprasīja pirmstermiņa vēlēšanas, mūsu politiskais spārns nolēma turēties pie konstitūcijas noteiktā termiņa, dažādu iemeslu pēc. Vispirms mēs uzskatām, ka nav iemesla vēlēšanām pirmstermiņa, jo Gruzija piedzīvoja ārējo agresiju un vainot savu valdību, kad kāds ir devies jūs iekarot okupējas daļu teritorijas, būtu tas pats, kas Somijam, piemēram, vainot savu valdību 1940. gadā, kad Somijai uzbruka PSRS un atņēma daļu tās teritorijas. Grūzijas valdība apstrīd opozīcijas versiju un uzstāja, ka tā pilda rožu revolūcijas demokrātisko misiju, tā skaitā integrēšanos Eiropas struktūrās. Tā uzsver, ka daļa opozīcijas ir pieņēmusi lietišķas sadarbošanās piedāvājumu mītiņošanas vietā.
Tagad mēs piedzīvojam unikālu sadarbību starp parlamentu vairākumu un mazākumu un ārpus parlamentu opozīcijas grupām. Jo kamēr mēs neizbeigsim slikto tradīciju, ja tā varētu teikt, ka uzvar politiskais spēks, kurš iznāk galvenajā ielā un to nobloķē, mēs visu laiku būsim aburtajā lokā, kad valdības mainīsies bez vēlēšanām. Gruzijas svarīgais ģeogrāfiskais stāvoklis. To padara par stratēģisku enerģētikas gaiteni. Caur Gruziju stiepjas Baku-Tbilisi-Čeihanas naftas vads, drīzumā var sekot Nabuko gāzes vads. Nevelti Eiropas Savienība rosīgi iesaistās Gruzijas enerģētikas infrastruktūrā. Krievijas pierobežā tā arī pārbauda plūsmu Krievijas caurļvadā, uzskatot, ka kontrole izskaudīs ieganstus ķildām par piegādi. Savukārt Gruzijai Eiropas Savienība palīdz ar lauksaimniecības atbalsta programmām, sevišķi vīnkopības atjaunošanā pēc kara. Tā kā Gruzijas ekonomika ir jauna un mēs esam izvēlējušies ļoti liberālu pieeju ekonomikā, lai veicinātu investīcijas un ekonomikas izaugsmi, Eiropas Savienība mums ieteica pārņemt vairākus Eiropas Savienības priekšrakstus. Nebija viegli samērot mūsu vajadzības ar Eiropas ekonomikas regulēšanas tradīcijām, taču mēs esam tai tuvinājušies. Eiropas Savienības austrumu partnerības iniciatīva Gruzijas ekonomikai dod papildu stimulu. Pašlaik Gruzija tiecas panākt asociācijas līgumu un pilnvērtīgu brīvās tirdzniecības līgumu ar Eiropas Savienību. Bet mūsu ciemiņš uzsver pērn Briselē notikušās donoru konferences lomu un to, ka bez starptautiskās palīdzības Gruzijai būtu ļoti grūti pārvarēt kara sekas un pretoties pasaules finansu krīzei, dubultam slogam, kas uzgūlis Gruzīnu zemē.